Re! Viss ēters ir te! Iepriekšējā partijas vienotība kongresā ievēlētais partijas vadītājs Andris Piebalgs kā vienu no svarīgākiem uzdevumiem minēja partijas reitingu celšanu līdz decembrim, sasniedzot 10%. Politikas vērotāji pārmeta, ka vēlmei palielināt reitingu trūkst piedāvājumu vēlētājiem par darāmajiem darbiem. Kā partija savu uzticības kredītu var pacelt, jautāsim vienotības vadītājiem Andrim Piebalgam. Labrīt. Labrīt. Ar to arī sāksim par partijas reitingu. Kā jums šķiet, vai viss iet gludi un kā ar darbiem? Šobrīd politika aktīvā tomēr mazliet vasarā ir pierimusi, bet, piemēram, jūsu ministra Šadurska risinājumi izglītības nozarē neizskatās sevišķi veikli. Ne, es domāju, ka tie parāda to, kur vienotība stipra, ka reforma nekad nav populāra. Vienalga, cilvēki no vienas puses viņi sūdzās, no otras viņi grib statusu quo. Un tāpēc es domāju, izglītības reforma neapšaubām nesīs balsis arī vienotībai. Ne uzreiz, bet uz nākamajām vēlēšanām. Arī mums izdevies ir nostabilizēt iekšēji partijā attiecības, cik tas būs stipra šī stabilizācija, to es šobrīd nevaru teikt, bet izstāsta pietiekama konstruktīva sadarbības starp dažādiem spārniem partijā šobrīd ir nodrošināta. Un arī, es domāju, pārējie ministri strādā veiksmīgi un redzam sabiedrībā. Tā kā es rēķinos ar to, ka tas, ko es teicu par 10%, tiks izpildīts. Bet jūs tādās nelielās pretrunās tomēr nonākt nepopulāras reformas un reitinga pieaugums. Reforma pēc definīcijas nekad nav populāra. Ja tā ir populāra, tad tā nav reforma. Jā, tas es pat nevaru iedomāties situācijā politikā, ka jūs kaut ko darat un tas kļūst uzreiz ļoti populāri. Populāri kaut ko solīt, bet nevis darīt. Jo. Tad ar kādiem instrumentiem jūs šo reitingu celsiet? Es domāju, ka mums ir instrumenti. Pirmais un svarīgākais ir mūsu ministru darbs valdībā, tātad valdības darbs kopumā un mūsu ministru sasniegumi. Otrs, ļoti spēcīga Saeimas frakcijas darbība. Viņai ir liels potenciāls, parādot to, ka likumdošanas vara Latvijā spēja sakārtot daudzas sfēras, piemēram, maksātnespējas administrācijas problēmu. Jūs kā partijas vadītājs esat nospraudis šiem te frakcijas deputātiem kaut kādus jaunus kritērijus, jaunus mērķus, lai šī frakcija kļūtu stiprāka un šī iekšējā sašķeltība, kas līdz šim ir vērota, vairs neparādītos? Mums tagad atsāksies Saeimas darbība. Mums jānorunā, protams, bez maksātnespējas administrācijas jautājumiem, kas ir galvenie jautājumi, un jāvienojas par to, kādos ietvaros mēs strādājam. Šobrīd, piemēram, valdē mēs ļoti izteikti diskutējam par veselības reformu, pat situācijā, kad faktiski šobrīd no ministrijas nav nekāda reformas piedāvājuma. Runājot vēl par reitingu, pagājušā mēnesī aptaujas liecina, ka vienotības reitings ir kāpis. Jūsuprāt, iemesls tam ir bijis kāds? Es domāju, ka tas vēl pagaidām kļūdas robežās. Jā, teiksim, viņš ir plus mīnus, tāpēc es nevarētu teikt, ka kaut kas ir atspoguļojies tas, kas ir vienotībā vēlētājos. Tas mūsu pirmais uzdevums ir, protams, atgūt tos vēlētājus, kas vienmēr ir bijuši uzticīgi vienotībai un kuriem šobrīd faktiski nav partijas, pa kuru viņi uzskatīt vai vērts balsot. Tad mēs šobrīd mēģinām pārliecināt tos vēlētājus, kas iestājas par vienotību kā tiesiskumu garantu, kā eiropeisku partiju, ka ir vērts atgriezties pie vienotības. Un tad, protams, mēs mēģināsim cīnīties par tiem vēlētājiem, kas nav izteikti vienotības vēlētāji, bet nākamajās vēlēšanās būtu gatavi par vienotību balsot. Par tiesiskumu runājot, šobrīd arī pietiekami aktuāls tēmas, gan valsts ieņēmuma dienestas, gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā vadītāja nomaiņa iespējami drīzumā. Vismaz šobrīd tiek diskutēts par to, kādām kvalitātēm būtu jābūt biroja vadītājam. Vai vienotība ir redzējums šajā jautājumā? Jā, neapšaubām, bet vispirms jāizanalizē tas, ka atkal šī tēma par Knābu sajasinājās diezgan negaidīt, jo faktiski termiņš esošiem vadītājiem iet uz beigām. Un, protams, rodas jautājums, kāpēc taisīt reformu, iekšēju reformu cilvēku atlaišanu, kas samazina vēl vairāk Knāba popularitāti. Jo Knābam, korupcijas novērošanas apkarošanas birojiem, ir vairākas funkcijas. Pirmkārt, viņam jārada pārliecībā iedzīvotājos, ka
šī iestāde spēja tikt ar problēmu galā. Un tas, kas noticis pēdējos 5 gados, ir taisni pretējais. Iestādes ietekme un uzticamība ir samazinājusies. Tātad jums nepatīk tas, kas notiek korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, es pareizi saprotu. Protams. Kas ir vienotības aktīvā darbība tajās robežās, kā jūs to varat darīt, kā jūs mēģināt risināt šo problēmu no savas puses? Protams, šobrīd ir jauns mehānisms, kā izvērtēt, un mēs diskutēsim, jo viņš parādīs ministru kabineta komitejā, mēs izdiskutēsim, lai šie kritēriji, pēc kuriem piedāvāt Saeimai nākamo vadītāju, būtu caurspīdīgi un ļoti skaidri atspoguļoti, kā šī iestāde varētu strādāt. Un otrs ir neapšaubām, tagad ir labs brīdis izrunāt, kā šai iestādē jāstrādā. Es nezinu, vai jums izdevies lasīt iestādes atskaites, 2 reizes gadā viņas sniedz. Tā ir grāmatvedības apskats, ar cik cilvēkiem mēs tikāmies un tā tālāk. Jūs neredzat ne novērtējumu, kāds ir korupcijas stāvoklis valstī, ne arī strateģiskos virzienus, kuros šis birojs strādā. Un man šķiet, ka tas ir jāmaina. Vai ir runa par to, ka šobrīd tur vairs nav cilvēki, kas to kvalitatīvi spēj darīt? Man grūti atbildēt, uz to jūs nevarat šo iestādi. Jā, teiksim, jebkuras iestādes vadītājiem, protams, ir tiesības likuma robežās veikt arī administratīvas izmaiņas. Par to nav šaubu. Bet tas, ka biroja kapacitāte ir šķiet nepietiekama, tas kļūst arvien acīm redzamāks. Un, protams, kas visus tracina arī tas, ka notiek tiesas procesi, pa kuriem valstī pēc tam ir jāsniedz kompensācija. Tā vietā, lai cilvēki strādātu, faktiski notiek tas, ka valsts naudai pazūd. Tā ir Strelčēnuka atbildība? Jebkurā gadījumā, ja iestādē jebkurā ir problēmas, tad tā ir vadītāja atbildība. Un vadītājiem jāizvērtē savas iespējas vai turpināt darbu vai nē. Protams, Saeima viņam dāvājas uzticību, un tā ir iestādes neatkarības, teiksim, pamatbūtība. Bet, ja iestādē krīt uzticība sabiedrībā un arī savu tiešo pienākumu sasniegšanā rezultāti manā skatījumā ir vājāk kā mēdījiem, ja, tad jājautā, vai ir vērts to turpināt. Tad vienotība vairs neatbalstīs Strelčēnuku nākamajā, jo viņš ir teicis, ka viņš varētu arī pretendēt. Mēs neesam izdiskutējuši, bet mana droša hipotēze ir, ka neatbalstīs. Ja? Mēs neesam runājuši, es runāšu šoreiz savu personisko viedokli, tas, ko es arī ierosinātu, bet vispirms vai viņš tiks izvirzīts, vai viņš pats gribēs, jo manā skatījumā viņa pieredze ir neapšaubām manā skatījumā negatīva. Ja es būtu viņa vietā, es nekandidētu. Ņemot vērā, kāda šobrīd ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja reputācija un redzot, kā valsts ieņēmuma dienestā, cik grūti atrast vadītāju, vai nebūs problēma. Cilvēki negribēs vienkārši iet darīt šo darbu. Es domāju, ka ir diezgan liela atšķirība. Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas neapšaubām ir ārkārtīgi svarīga institūcija, ar lielu prestižu, bet manā skatījumā nedaudz vieglāks kā ieņēmumu dienests. Ieņēmumu dienesta problēma meklēšanā varbūt ir metodoloģiska problēma. Vispirms, kāpēc sludināt konkursu, ja konkurss beidzas bez rezultātiem, un varbūt, ka vajadzēs sākt otrādi, kurš būtu gatavs esošās rotācijas ietvaros iet, vai rīkot slēgtu konkursu starp iestāžu vadītājiem. Jo manā skatījumā, ja mēs nevarētu atrast iekšējā konkursā, tad mums ir problēma ar ierēdniecību, mums jātaisa ierēdniecības reforma, jo tomēr valsts ieņēmuma dienesta vadība ir ārkārtīgi prestižs, arī grūts, bet prestižs uzdevums. Un tas, ko mēs gribētu no jaunā vadītāja, kad viņš tiek izvirzīts, kad izdiskutēt, ko viņš redz kā pamatuzdevums, un man liekas, Petersons kundze iesāka daudzas labas reformas, daudzas lietas, kuras būtu jāturpina, un es gribētu arī, ka jaunais vadītājs tiešām ne tikai turpina to, bet ienes arī savas svaigas vēsmas. No iekšējiem resursiem izskatās, ka tad nav atradies neviens, kurš vēlētos vai būtu atbilstošs šim amatam. Tad jūsuprāt, tas, ko jūs sakat, ir vajadzīga šī ierēdniecības reforma, šī ir indikācija? Tā ir indikācija. Tas nav nosacīt pierādījums, bet man šķiet, ka šobrīd ir svarīgi, ka finanses ministra izvirza savu kandidātu, kuru mēs varam izdiskutēt, un ja viņš atbilst, teiksim, tiem parametriem, ko mēs gaidām gan profesionālismā, gan pieredzē, gan attieksmē pret darbu, pēc iespējas ātrāk viņa apstiprinām, jo skaidrs, ka valsts ieņēmuma dienas nevar ilgstoši funkcionēt bez līdera. Un man šķiet, ka ir jārēķinās ar to, ka ir divas būtiskas funkcijas valsts ieņēmuma dienestam. Vispirms, protams, sapildīt valsts maku.
atbilstoši tiem likumiem, kas mums ir, bet otrs arī radīt labvēlīgāku uzņēmumu darbošanās vidi, jo skaidrs, ka nodokļu terora apstākļos mēs nevaram rēķināties arī, ka nodokļu ieņēmumi pieaugs, jo uzņēmējdarbība neattīstīsies. Tā kā ir ļoti skaidrs balans jāatrod. Līdzīgi kā to dara Igaunija, kas vairāk mēģina motivēt, brīdināt, nekā iet ar represīvajām. Es domāju, ka tas ir pareizais ceļš. Mums ir notikusi, lūzums ir noticis pareizā virzienā, bet viņš jāturpina. Diezgan plašs darba lauks, kur vienotībai parādīt savu vēlmi uzlabot situāciju gan korupcijas novēršanā, gan arī nodokļu ieņemšanā. Bet par pašvaldību vēlēšanām runājot, kas ir Navais kalniem, vai ir plāns vienotībai iekarot Rīgu? Protams, ka saskaņa ir diezgan, tādās drošās pozīcijās. Ļoti drošās pozīcijās, bet vai ir doma varbūt apvienoties ar citām partijām un mēģināt Rīgā iegūt varu? Es domāju, ka Rīgā, protams, ir vajadzīga jauna vadība un, protams, vienotība darīs visu vēlēšanās, lai pārliecinātu vēlētājus, ka vienotībai šāds piedāvājums ir un ir arī atbilstošs kandidāts. Par sadarbību ar citām mēs neesam izrunājuši valdē. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums, jo tur ir gan par, gan pret, jo galu galā nav obligāti jātaisa viens saraksts, var iet kāds atsevišķi un vienoties pēc tam koalīcijā. Tā kā mēs neesam izrunājuši šo jūtīgo jautājumu. Ir dažas partijas, kuras mēģina zondēt par sadarbību ar vienotību pašvaldību vēlēšanās, arī tā skaitā Rīgā. Es varbūt tagad vēl nesauktu, jo tas ir tikai iesākums, kad viņi interesējās par šādu iespēju. Un no manas puses esmu atvērts visām piedāvājumiem, bet tā vai tā tas ir tik jūtīgs politisks jautājums, ka valdē būs jāpieņem lēmums pēc iespējas tuvākā laikā. Ko nozīmē jūtīgs, tik jūtīgs politisks jautājums? Tāpēc, ka ja jūs taisat koalīciju uz pašvaldību vēlēšanu, viņš atstāja ietekmi gan uz esošo koalīciju. Ja? Tas nav tik viennozīmīgi, un uz nākamajām parlamentu vēlēšanām. Tā kā man šķiet, ka nevar nesties jebkādā koalīcijā, jo tas atstāja iespaidu ne tikai uz vienām vēlēšanām, bet uz periodu pirms līdz vēlēšanām un arī uz nākamajām. Piemēram, sadarbība ar reģionālajām partijām. Ja? Mums šobrīd ir viņas, kā mēs startēsim tātad pašvaldību vēlēšanās. Mēs neesam toreiz tā neizrunājām. Mēs ejam vienā sarakstā, vai mēs ejam kā konkurenti, un tās ir lietas, kam jābūt skaidra pašā būtībā jābūt skaidra. Tas nav vienreizējs pasākums. Tas ir nopietns pasākums uz ilgāku periodu. Jūs paši ticat tam, ka bez citu politisko partiju palīdzības jūs varat paņemt varu Rīgā, pārņemt varu? Es domāju, ka mēs darīsim visu, lai to izdarītu. Un tāpēc koalīcijas mēs varam slēgt gan pirms vēlēšanām, gan pēc vēlēšanām, bet mēs nekad nevajagam nerēķināties ar to, ka, ja ir veiksmīga vēlēšanas kampaņa, var arī panākt to, ka esošā valdība Rīgas pilsētā tiek nomainīta un viņi pāriet opozīcijā. Jebkurā gadījumā vēlēšanas ir atvērts process un nekas vēlēšanās nav garantēts. Un vēl sarunas noslēgumā trešdienas izteikumu Donalda Trumpa izteikumu par to, ka ASV nemetīsies aizstāvēt Baltijas valstis, īpaši, ja tās nav izpildījušas savus saistības ar NATO Krievijas uzbrukuma gadījumā. Vai jums šķiet pieņemami šādi izteikumi un kā tad būs Latvijas attiecības, Baltijas valstu attiecības ar ASV, ja Trumps kļūs par ASV prezidentu? Man liekas, ka mums nevajadzētu pārspīlēt. Ir starptautisks līgums. Tas ir 5. panta ietvaros, tās ir ASV starptautiskās saistības. Vai līderis saka, vai vajadzētu, vai to, vai nē, pirmsvēlēšana periodā, manā skatījumā, tas ir pieļaujams, ka viņš izvirs šādu jautājumu, bet man nav ne mazāko šaubu. Vienalga, kas būs Amerikas Savienoto Valstu prezidenta agresijas gadījumā. Protams, Amerikas Savienotās valsts aktīvi iestāsies savu partneru pusē NATO valsts. Man liekas, par to vispār nav šaubas. Man vairāk uztrauc tas, kas notiek Turcijā, jo tā gan ir bēgļu problēma, gan tā arī NATO dalība valsts. Un tā, protams, situācija, kur ir manā skatījumā šobrīd, teiksim, Eiropai un arī netieši Latvijai vislielākās briesmas, tas ir no šī reģiona, Amerikas Savienoto Valstu
gadījumā es teiktu mums jāizpild savus pienākumus, tātad savus budžets jāpalielina līdz 2% un jāparāda, ka mēs pietiekami ieguldam savu aizsardzības spēju nostiprināšanā. Es domāju, ka tas ir tas, ko saka Trumps ļoti tā rupjā veidā un ko teiks Hillary Clintone nedaudz diplomātiskākā veidā. Tur mums nav nekādas, teiksim, cerības, ka viņi būs mazāk prasīgi pret mums. Draudi Latvijai no Turcijas situācijas, ko jūs ar to domājat, kas jūs satrauc? Es domāju, pirmais, protams, mums ir nesen līgums par bēgļu plūsmām. Jā. Ja situācija Turcijā paliek nestabila, tad tas ir, protams, indikācija tam, ka tā pati situācija var atkārtoties. Un tie nav viss 10 000 bēgļu, tie ir 100 000 bēgļu, ar kuriem mēs faktiski īsti nevaram tikt galā, ja viņi nāk masīvā straumē. Otrs ir, protams, Turcija ir ES kandidāta valsts, un, piemēram, jau tas, ka tiek ierosināts atvēlnot nāvessodu, rada ārkārtīgi saspringtas politiskas situācijas, un bez tām Turcija ir arī NATO dalībvalsts reģionā, kas ir diezgan eksplozīvs. Un var rasties situācija, kurā Turcijas darbība var izprovocēt arī citu darbību valstu nepieciešamu pieņemt lēmumus, kas varētu būt ļoti nepopulāri. Tā kā es teiktu, ka mums ļoti uzmanīgi jāskatās, kas notiek Turcijā. Šobrīd, protams, šis valsts apvērsuma mēģinājums ir likvidēts, bet tālākā Turcijas attīstība ļoti, ļoti neskaidra.